Sandijs Lācils, Vilkatis, izmisuma farsa poēma par laika trauksmi. Lomās darbojas Alminums, mainīgā dvēsele, Rūta, konstanti savos uzskatos iebalzamētā, ģitārists, viņš arī reklāmas šefs, vēlāk politiķis, un kā lai zina, kas būs vēl tālāk. Populāras uzstāšanās laiks. Vilkatis Alminums gaudo kādā konkursā. To fiksē televīzijas kameras. To pārraida visā tuvākajā apkārtnē. Esmu starptautiskā konkursā gaudotājs! Vai man tikai tā izliekas? Tās ir tikai un vienīgi iedomas, vai dvēseli var kā grafītī zīmēt? Uz sienas radošā apmācībā vai tā? Tās ir tikai un vienīgi iedomas. Viņi visi grib redzami kļūt. Neviens, lai iznesam meža biezokņos, nepazūd. Sabiedriskā sfērā 21. gadsimtā mūsu ērgā cits arī zem politikas līkās saknes gan līst. Iedomājies, ka tādā ceļā visas zaudējuma rētas dzīst. Tas ir tikai un vienīgi iedomas. Iedomas! Iedomas! Tas ir tikai un vienīgi iedomas! Slēptos laiks. Meža nostūris mēnesnīcām. Noskaņa it kā pirmajā acu uzmetienā liktos romantiska, taču tajā iejausti dīvaini elementi. Krusti koku lapotnē un zilas krāsas lapas kādam krūmam, spokainas gaismas. Pāri tukšai skatuvēji piedejodams aiztats ģitārists. Iečivinādamies, ieķērdamies un skaļi izkliegdams kaut ko nesakarīgu. Kad viņš ir prom, mainās gaisma, ir rīts. Rūta uznāk, pieiet pie zilkrāsas lapu krūma un stiep roku pēc kādas ogas tajā. Iesteidzas Alminums. Rūta, nē, Kas noticis Alminum? tur viss ir indīgs. Kas? Oga tajā krūmā, lapas, tās ir zilas. Es zinu. Un kāpēc tad sniedzies to noplūkt? Tāpat vien. Tāpat vien pasaulē nekas nenotiek. Man patīk dažbrīd paķircināt nāvi. Viņa ir kā mana mamma, smieklīga. Varbūt es arī esmu smieklīgs. Tāpēc tu esi mans draugs. Reizēm, kad satiekamies te mežā. Jā, vai es gājēju pārējais no augsta virs šosēs, kad lejā pilnās parā traucas mašīna plūsma. Man patīk, tad ir jautri. Man ir skumji. Tāpēc jau uzreiz nav jāraud. Ne jau par to. Man būtu tev kas jāsaka, bet es nespēju saņemties. Piepūt vaigus, sasprindzini dibenu, kā teica vecā mamma. Nu, sākam. Šoreiz smieklīgi nebūs. Kā tu zini? Jā. Varbūt tomēr tu smiesies. Nezinu.
Nu, saki, nevelc garumā, tad es sāku dusmoties. Es nekur neiedaros. Tāpēc arī neko neiemācies no citiem. Jā. Es nezinu, kā pareizi jārīkojas. Nu, vai tad es ar tevi reizēm neparunājos? Nu, tu, protams, bet tas nav viss. Man vēl tev kas jāsaka. Tu jau neko neesi pateicis. Nu, redzi, bet man likās, ka viss jau esmu pateicis. Bet ko? 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 Tu mani pataisi par vistu. Ko? Es pārāvu laiku. Nesapratu. Es arī sākumā nesapratu. Bet es kritu un viss izgaisa. Kas tev izgaisa? Nu, metāla konstrukcijas gājēji pārējas šosei lejā, debesis augšā. Viss izgaisa. Tu nojūdzies? Jā. Tikai es pats tā gribēju. Kādēļ? Nu, mana vārda dēļ, alminums. Nu, tas ir tik bezjēdzīgs, tik neparasts. Tam vienmēr citi bērni piedomāja kādas iesaukas. Kādas? Neteikšu. Es arī neatceros. Iesauku dēļ es sāku mācīties neatcerēties. Cik stulbi, tieši atmiņa ir galvenais. Nē, mokošākais. Bet kā tad tu varētu bez atcerēšanās kaut ko skolā iemācīties? Kā tu ieietu iPhone vai datorā, ja nezinātu paroles? Es pārceltos pagātnē, kad nekā tāda vēl nebija. Nu, ko niekus? Nu, kā tas ir pārcelties pagātnē? Nu, ja dzīvo nevis pēc pulksteņa uzspiestā ritma un secības, bet visu laiku vienlaicībā, tad to var. Neko nesapratu. Telpa ir bezgalīga un izplasta vienlaikus visur. Arī laiks ir viss vienlaikus un visur. To sauc par ilgstamību. Muļķības! Tā nemaz neizskatās. Re krūms, re oga. Nu, nē, Nu, kas par nē? tu atkal sniedzies pēc indīga augļa. Nu, kā tu vai tā, bet tas taču pierāda, ka viss ir tepat uz vietas un nevis bezgalībā. Un ja es apēstu to ogu un atstieptu kājas, tad taču arī laiks būtu beidzies. Pažēlo sevi. Man apnicis dzīvot mežā. Citur pasaulē ir visa kā daudz. Jā, kas tieši? Pilsētas, veikali, milzīgi. Ja tajos ieiet no rīta, tikai pašā vakarā iznāc ārā. Un tad tev ir viss. Kādreiz tu teici, ka te mežā mums ir viss. Neizdomā. Tu visu laiku mainies. Te dzīvo kāds cilvēciņš, te skraida gaudodams. Es gribu stabilu vienu vietu. Citīs zvans, savāds prāts, gan jutekļu kāri līdz dzīlēm sapratīs, gan nekad un neko vairs nesapratīs. Kam citu laiku dienišķi sensenis, uzsūkti pienišķi mīklaini skanēs, sevi kārumā, tīklaini liksi, atkārtosies, iesdies, tik vien kā ātruma plaisai izpatiksi, kad pietuvosies, tik skaņas tīs, dzīs, mirklīs, saskaitīs un šķīstīs, plandīs, kratīs vīrs, mandolīna un mūra šaurums tukšajā logā plandoža zipsnis, ēnām pa visām sienām vadot un zobratu mehānismam grandot. Kas tas bija? Kāda parole? Kāpēc parole? Nu, jo nesaprotamāk, jo labāk. Man vienīgā parole ir sasaukšanās. Esmu šeit, nāc, vai arī briesmas, bēdz. Neko nesapratu tajā vārdu ķēpā. Interesanti, no kā tu pārtiec? Es dažkārt palīdzu kaut ko reklamēt. Neprasi, ko tieši. Man pasaka, kam tur jābūt, es saceru pantiņu un viss. Tu gan esi ellīgs frīks. Jā. Es arī nesaprotu, kāpēc reizēm maksā vairāk, citreiz mazāk. Man arī tas neinteresē.
Neinteresē nauda, jo tālāk, jo trakāk. Es vienkārši aizēju un nopērku ēdamo. Citreiz sanāk tikai paka čipšu pa 2 eiro. Un viss? Jā, tas ir viss. Nu drēbes arī nopērku, ja sanāk. Nu, protams, citādi būtu jāskrien apkārt plikām kā vilkām. Jā. Būt vilkatim, tas ir aizraujoši. Psiham arī. Jā, laikam tā ir. Interesanti ir tad, kad viss mainās un tu pārvērties līdzi. Un tā viss uzreiz mainās. Gribi teikt, ka mēs visi esam psihi? Nu, nē jau. Tikai katrs pasauli redz savādāk. Un mūsu galvās viss cenšas sakārtoties pareizi, kā dzimstot, pārmantots no katra citādākajiem senčiem, kā audzināšanā katram pa savam noteikts. Kā neatkārtojama pieredze sniegusi, kā ikdienā pierasts, kāda dabiska un atkārtojamos iespēlēta bilde jau redzēta, lai nekļūtu baisi, ja viss nepārtraukti kļūst citāds un svešs. Nesāc mani kaitināt. Un tas nemaz nav tik slikti pielāgoties. Cilvēks tāds ir. Bet kā tu pats? Vakarā vēl pa bēniņos izmestām lietām un atmiņu laikos es vēlos, zāģu skaidās, kritu un cēlos. Gribēju būt izaicināts, bet jumta ierēģiem neatklāts bez nosacījuma pase. To var tikai prasīt bez atbildes kādā klusēšanā vai teksta rašanās svelmē un planā, topot kāds, kurš pats ir bez sejas, vien vēja dejas, kad fejas smejas un tāds, kam visas robežas ikdienas pa jaunam pārspēlējas. Ej ratā ar saviem murgiem. Ar dievrūdu. Nesauc mani vārdā, es negribu tevi pazīt. Man arī nebūs vārda. Jā, murgo vienu un nolauz sev kāju vientai mežā. Piedod man. Nekad nepiedošu. Āksts. Totāls āksts, un tas vairs nemaz nav smieklīgi. Un nē, tas ogas. Tūlīt noēdīšu tukšu visu krūmu. Gribi redzēt? Lūdzu. Tad vācies, kaut tu ieskrietu purvā, tur tādu sprāgoņu netrūkst. Un viss ir izlemts. Es dodos uz pilsētu. Es tev sekošu. Tu man tur nebūsi vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir viss. Alminums lēni atkāpjas, atmuguriski un atskatoties. Rūta vēl biedē viņu, stiedama roku pie indīgā krūma. Tad iesmējas un steidzas prom. Alminums grib atturēt viņu ar izsaucieniem un žestiem, līdz Rūta nozūd aiz kokiem biezoknī. Alminums pieskaras krūma zilajai lapai, atraujas kā apdedzinājies. Tumsa. Pieturvietas laiks. Tālsatiksmes autobusu galastacija. Laukums, kur pienākt transportam. Soliņi, kur apsēsties, kustības saraksts. Blakus kafijas automāts. Sākumā detaļas izšķirt ir grūti, jo puskrēsla. Stāv Alminums, sakrustojas rokas. Lēni izstieptās krustā. Tad atkal atgriežas iepriekšējā pozā. Apgaismojums mainās, kļūst gaišāks. Tagad ir skaidrs, ka Alminums skatās automāta virzienā. Uznāk Rūta, meklē makciņā cīknaudu. Vai jums nav ko samainīt? Redziet, tajās monētās, ko prasa kafijas automāts. Nē, man nav. Es esmu no meža. Jā, es kādreiz senāk arī tādu vienu pazinu. Aizgāju dzīvot mežā, bet viņam uzbruka vilki un saplosīja. Briesmīgi. Nu, tā runāja. Cilvēki mēdz sarunāt visādus ārprātus. Sevišķi. Norādot uz Rūtas iPhone.
Tādās ierīcēs. Nu, vispār jau jā, es nezinu, kāpēc samelojos. Es pati to izdomāju, ka vilki viņu saplosīja. Viņš jums bija kaut ko nodarījis? Nu, protams. Jūs draudzēties ar kādu cilvēku, bet piepieši viņš paziņo, ka dzīvot pasaulē nav jēgas un jāiet mežā. Kas ir slikti, vai ne? Nu, tas ir nolādēts bullshits. Par tādu attieksmi pret normāliem cilvēkiem tiešām vajadzētu galvu noraut. Uznāk ģitārists, apsēžas zemē, priekšā noliek trauku, kurā klausītājiem mest monētas. Rūta ģitāristam. Atvainojiet, jums droši vien ir sīk nauda, ko samainīt. Redziet, es vēlētos kafiju, bet mana nauda tajā spraugā nelien iekšā, jo vajag sīkākas monētas. Nevajag tik gar runāt. Es sapratu tāpat, bet nu man nav monētu, jo neko vēl neesmu nopelnījis. Redziet, es iemetīšu jums apaļu eiro. Kad parādīsies sīcene, jūs man to iedosiet, lai varu nopirkt kafiju automātā. Tā der? Pārpalikums man. Noteikti. Jūs taču spēlēsiet kaut ko jautru, vai ne? Viņa stāstā nebija nekā jaunā, nedz arī sēnā, tomēr uz apvāka grezna glaznu veidoja cēnā. Viņam jautāja, ko jūs darītu pēc dušas, ja atklātos, ka veikalā visām grāmatām cenu uzlīmes pazudušas. Jā. Ja tu nedziedātu, tad būtu drusku labāk. Bet paldies, bija jocīgi tāpat. Riebīga maurošana. Bet kaut kas jānopelna tik un tā. Rūta Alminumam. Jūs arī varētu piedalīties šajā spēlē. Labprāt. Kas man jāspēlē? Iemetiet monētu. Tad parādīsies sīceni, mēs dzersim kafiju. Bet man nemaz nav naudas. Rekā? Un kā tad jūs domājat braukt ar tālās satiksmes autobusu? Es īsti nezinu. Viņš vienalga brauks. Varbūt nav nekādas starpības ar mani vai bez manis. Tad jau visi braukt pa brīvu. Es arī. Ko tu arī? Nu, brauktu. Man jātiek mežā. Atkal. Kāpēc? Vienkārši es tur dzīvoju. Es tur nejūtu varas spaidu. Es arī tādu nejūtu, un tad? Nu, tu nejūti tāpēc, ka pielāgojies. Jā, tu vienīgais tas varenais, nepielāgojies. Nu, šeit, pilsētas iekārtā, es justos kā mašīnā ierauts. Te es arī justos iemūrēts. Te nav kā mežā. Vakar krietni sakodos, kad no rīta pamodos, kurpes galvā, zeķi mutē, galva saspaidīta butē. Tepat blakus pierīgā, spoku stundā mierīgā, satiku es vienu bračku, kurš pa jumtu stūma tačku. Ja tev gribas uzēst sniegu mutē, jāizšauj ar diegu, citādi pats sev par prieku, šitā var saķert rieku. Piču paču tas ir grūti, līst uz vēdera pakūti, mēnesi vēl smaku jūti, kāpēc tam, lai atrod brūti. O, šitais man patika. Kāpēc neviens neuzmet kādu monētu? No aizkulisēm izlido sīknauda, izbirst pa pieturvietas grīdu. Rūta palīdz ģitāristam sīceni uzlasīt. Abi padalās ar ienākumiem. Paldiesiņš, paldiesiņš. Rūta Alminumam. Lūk, sapratāt, tā vajag pelnīt un braukt ar autobusu katru dienu. Iet pie kafijas automāta. Tad arī kafiju varēs dzert katru dienu. Lūdzu, nedzeriet to. Kāpēc tad tā pēkšņi? Man ir slikta priekšnojauta. Nu, jums taču neviens nespiedīs to dzert. Bet jūs varat saindēties. Smieklīgi. No pilsētas kafijas automāta. Nu, tur viss piesārņots.
Vides aizstāvis pamodās. Pats tikai no čipsiem pārtiec. Es tādiem izsistu zobus. Agrāk es audzēju kaņepes, dārzeņus arī mēsloju ar pesticīdiem. Tagad man saka, ka esot aizliegts. Neko vairs nevar nopelnīt visādi nolādētu gudrnieku dēļ. Galvenais, kā viņš to zina, sauda vai? Es tikai no nākotnes skatījuma. Lūdzu, nedzeriet to. Es patiesi ļaušu sev saplosīt vilkiem, tikai nedzeriet jūs. Kāpēc? Būs slikti. Nu kā to var zināt? Laika trauksme. Nu tāda ir laika trauksme. Man domāt, viņš ir galīgi aptaurējies. Totāli. Būs jāzvan uz psiheni. Paskatīšos viedeklī, kāds šiem numbers. Nav vērts. Patiesībā jau nekaitīgs meža zvērs. Tāds, kurš jūt, kāds rīt būs laiks. Odā skatoties, viņš prot nākamību pareģot. Ko te vajag aizskalot, ko ar sauju izzvejot? Teleskops, kad rāda Marsu, zinātnieks redz šādu farsu. Marsieši tur svinot Jāņus, dzer no podiem baldrijāņus. Seksa gigants nimfomānis, tas ir šismas kačkas Jānis. Viņš pat turlu gludi skūtu liftā pataisīs grūtu. Ekscelenti. Iedzer kafiju. Besī laugā, cik humorīgi. Tu biji fucking smieklīgs. Pēkšņi tursiņa izkrīt viņai no rokām. Uznāk lepus. Tad elpas trūkums. Viņa pakrīt uz ceļiem. Nolādēts. Tas dedzina. Tas ir. Man sāp, Inda. Es nevaru. Lūk, kolosāli notēlots. Tev, meitenīt, vajadzētu nākamam palīgā spēlēt gājēji pārēj tuneļos. Šitā performance bija vienkārši super. Vari celties. Klusums. Rūta nekustas. Kas notika? Viņa sasita galvu, krītot. Nav labi. Spēlēt ir jāprot. Meitenīt. Pieskaras Rūtas plecam. Asinis. Ģitārists paceļ asiņainu plaukstu. Tiesa. Jāzvana. Tu zvani ātrajiem. Es tīšos, nedrīkstu te palikt. Man nav labākās attiecības policistiem, ja pa īstam kaut kas būs nocicis. Čau. Aizbēg. Kas notika? Tu biji kastē uz skatuves. Tu tēloji. Tev nepaveicās. Tu sasiti galvu. Tagad laiks pārauc. Laiks pārauc. Eksplozija. Palīgā. Tas vairs nav smieklīgi. Ilga un gara trauksmes sirēnu saspēle. Brīžiem tas ir ātrās palīdzības auto spalgā signāla skanējums. Drīz gaudo pilsētas apziņošanai sirēnas par briesmām. Pie jūras miera ostas laiks. Lēni viņojas plašā zilā jūra. Atpūtas krēsli. Rūta un Alminums ir sanatorijas viesi. Rāms laiks te pie jūras. Te ir lēna diena. Nepavisam nav kā mūsu mežos. Tev nesalst? Kad iedomājos, ka pēc galvas sasišanas un saindēšanās būtu varējusi iegulties augstā bedrē, man kļūst tikai karstāk.
Cerams, kļūs arvien labāk. Es mainīšu savu dzīvi. Iepriekš tikai gāju kā pa mežu, uz rīņķi. Tagad pietiek. Mērķim ir jābūt precīzi zināmam, došanās tā virzienā apzinātai kustībai. Šejienes daba neko neslēp. Te viss aicina vērot un pārdomāt. Jūra lēna kā laiks, mākoņiem slīdot debesīs, kā miglas spārniem. Raup viens vilnis, cits vilnis, viens brīdis, cits brīdis. Pienāk ģitāriskā sanatorijas pārvaldnieks. Laipni lūgti mūsu sanatorijā. Kā jums te patīk? Te ir ļoti mierīga pasaule. Jā, mēs par to pastāvīgi rūpējamies. Daba tāda iekļaujoša, apskaujoša. Labi pateicāt. Tad jau varbūt šādos apstākļos nebūs grūti tikt galā ar pēdējām līguma norunām. Kādām? Lai paliktu šeit, būtu jāveic 1. mēneša samaksa. Mēs to samaksājām jau pirms braucām šurpa. Es pārdevu visu, kas man bija. Man arī vairs nekā nav. Paskatīsimies līgumā. Jūs esat samaksājuši tikai par jūsu pārvešanu uz šejieni. Līgumā es izlasīju nosūtīt pacientu uz sanatoriju jūras krastā. Tieši tā. Nosūtīt nav gluži tas pats, kas uzturēt jūs šeit, gādāt par dzīvošanai piemērotiem apartamentiem, par ēdināšanu un apkalpošanu. Bet ja naudas nav, Kāpēc nepabrīdinājāt, lūdzu? Jūs esat dzēris. Es? Nepīliena. Nu tad nerīkojiet skandālus. Es jau tikai ieminējos. Klusu. Runa nav par skaļumu, bet par toni, kādā tiek izteikti pārmetumi sanatorijas vadībai. Palūkšu jau rīt veikt iemaksu. Summa ir norādīta šeit. Parāda līguma lapu. Rūta ieskatījusies līgumā. man nekad nav bijis tik daudz naudas. Man arī nē. Vispār nekad. Es jūsējos pazīstu. Vilkači vienmēr maina ādas. Sākumā viņi šķiet parasti ikdienas cilvēciņi, bet tad iebēršas kādā sabiedriskā sfērā, kādā biznesa biezoknī, varbūt palien zem politikas līkās saknes, kļūst populāri mēnesī gaudošanas starptautiskos konkursos. Te pierādījumi ir acīm redzami. Dariet savas lietas, bet mani jāveic savējās. Izdarot kopsavilkumu, jūs šeit nedrīkstat palikt. Te ir vieta tikai sanatorijas viesiem. Tā rakstīts nolikumā. Jums bija jābūt glābējiem, kas palīdz atveseļoties, bet jūs izturaties kā briesmoņi, kā apokalipses jātnieki, manipulātori. Tādi ir noteikumi. Arī tas ir pieminēts līgumā, kuru paši jūs uzsveru. Jūs paši esat parakstījuši. Neviens jūs nespieda. Tāpēc lūdzu. Ar plašu žestu norāda izejas virzienā. Alminums un Rūta dodas prom. Mēs atgriezīsimies savā pasaulē. Iekārtosimies mežā vai tur pilsētā, kur tu sasiti galvu. Ja uzmanīsies, būs labi. Nē, tas viss būs bezjēdzīgi, ja es nekļūšu saprātīga. Mēs varam iztikt tāpat kā agrāk. Ja mēs paši neko nedarām, ja necenšamies izcīnīt mūsu dzīves drošākas un labākas un atbilstošas standartiem, tad esam pelnījuši sist galvas. Turpmāk viss mainīsies. Es neļaušos panīkumam. Es jau arī negribu zaudēt, bet tā ir sanācis. Tagad jācenšas atgūt savu vietu mežā. Vilkati, laiks mainīties. Nezinu, vai man tas izdosies. Man nav tādu spēju iedzīvoties pilsētā kā tev, Rūta. Bet vajag mēģināt.
Jā, mēģināt to vajag. Tā kā es saprotu. Tu nemaz nepalīdzi. Es visu laiku cenšos palīdzēt. Kā tad? Tev tā liekas, bet jāņem rokās plakāti, jācīnās par godīgu politiku. Tad mūs ar viltīgiem līgumiem vairs neapkrāps. Es cenšos palīdzēt. Vienmēr. Pārvaldnieks pārto par ģitāristu. Viņš spēlē, Rūta dzied. Apokaliptiķis ir jātnieks manipulators. Viņam par ķievi kalpo dators. Viņš nes melus un propagandu. Viņš mēģina teroristus aizsegt ar vīģis skrandu. Viņš izliek slāstus, viņš slepus lien zem daloņdrātiem. Viņš aplī ar skābi nesargātos tagad klātus vātiem. Apokaliptiķis ir jātnieks pārspīlētājs. Nesājis plakātus, lozungu izmēlētājs. Kampaņa, viņam ir bauda izspēlēšanās un iekrāpta nauda. Sociālais laiks. Kādas iestādes darbinieku sapulču telpa. Tajā pie galdiņa sēž Rūta un Alminums. Abiem priekšā ģitārists. Tagad reklāmas šefa ārkārtīgi korektajā liela uzņēmuma darbinieku uzvalkā. Visiem priekšā atvērti datori. Tie laiku pa laikam noģingst. Šefs pacēlis ģitāru sānis, tad lēni paceļ augšup izstieptā rokā. Ko jums tas atgādina, draugi? Atklāti sakot, sākumā man likās, ka tas ir krusts. Pēc tam, kad pacēlāt roku reklāmas šefu, es sapratu, ka te slēpjas kāda vēsts. Vai mēs šajā sezonā reklamēsim ģitāras? Uz to pusi, bet neprecīzi. Ko teiks mūsu laikmeta svārstība eksperts? Labi teikt, šef. Es dievinu ironiju. Tā ir pagājušā laika simbolika. Ģitāra ir pagātne. Un mazliet arī tagadne. Tas, kas mums vajadzīgs, lai pieaugušie, kam ir nauda, pavelkas uz savas sabiedriskās izjūtas simbolu. Un lai arī jauniem, arī jauniem, kam vairāk interesē tehnoloģiskā elektronika, arī gluži nenovēršas. Nu, krusts. Tas ir kaut kas pārāk sens. Taču vienlaikus liek aizdomāties par tā sauktajām augstākajām sfērām, vai ne? Visi laiki vienkopus. Bet tikai prātiņā. Jā. Ciešā klātbūtnībā mums ir jādzīvo šajā laikā un vietā. Te mēs pērkam un pārdodam. Jā, te plešas pilsētas milzu konstrukcijas. Te jums nav nekāds meža biezoknis, kurā vilkači skraida un gaudo mēnesī. Nē. Lai gan arī šādu reklāmas ainu es neizslēdzu no iespējamā. Jā. Bet ko mēs reklamēsim? Uzminiet. Datorā noģingst. Šefs pievērsies ekrānam. Aha, biržā mainījušās likmes. Būs labi, jā. Procenti aug. Nu ko, darbinieki? Pie kā mēs palikām? Jānoskaidro, ko no uzņēmuma produkcijas būtu reklamējams. Tieši tā, jā. Vai varbūt negluži? Tās varētu būt kādas delikateses. Saldas ogas no neparasta, varbūt mēnesnīca aizvērstiem zariem kā režģi izplaukuša krūma. Negluži. Kā šķiet laikmetu saplūšanas ekspertam? Man galva nestrādā. Nu, piedodiet, slikti gulēju. Esmu slims. Kā vienmēr. Jā, vienmēr. Vienmēr laika eksplozijas pārsteidz mani nesagatavotu. Un uzrauj bezmiegu. Cik smalki. Lūdzu, vairāk uzmanības iespējamam reklāmas produktam. Ķildoties par sīkumiem varēsiet pēc tam, ja? Mēs nevaram saķildoties. Viņš nav manā intelektuālajā līgā. Atvaino. Rūta negribēju sadusmot. Es drīkstu iet. Galva griežas, šķiet tūlīt kritīšu. Jūtos slims. Varbūt esmu saindējies. Nu kā tad? Nes tikai ko būtu ierījis. Tu, cik zināms,
Nekad neko neēd. Pārtiec no dabas zaļumiem. Vegāns. Cik nemoderni. Vēlreiz atvainojos. Nē, palieciet! Šoreiz tieši jūs esat vajadzīgs, Alminum. Nu, man vajag... Nē, es teicu un atkārtoju. Pastrinkšķina ģitāru. Nē, un vēlreiz nē, un nē, un nē, un nē. Alminums vairāk sev. Iegrimis kā sapņojumā. Es rītos izkustos no atjaustas gaismas gala punkta, izmetu loku līdz toaletei un virtuvei, vēlāk pagriežos atpakaļ pilsētas sākuma punktā pie datora galda, tā iedarbināts tiek ikdienas ceļš. Tā plešas formulām sajaukta teorija, tilts pāri nezināmā plūsmām, atspulgu es-tēli vērķas spoguļu krācēm un savijas atvaros. It kā vienmēr jau bijuši atkārtoti vairāk ideju pagriezieni. Lapuse seko lapusē, līdz apstājas krustojumā tilta ielā un sastrēgumā cenšas saprast, kur bēgt, kur slēpties no ikdienas spaida, līdz atkal jau iešūpojas domas, un tad es apstājos virzienu sajūtā. Man šodien jāuzraksta par centru iztēlē nojaušamo jautājums, ar ko es sākšu. Pārdomu brīdis. Es pieslēdzos vārdiem. Ilgstamība sāk plesties apziņas nojautās. Šī būs vēkumos neparastā diena, kad atkārtojot jau zināmo ceļu samestu dūmu mutuļu straumēs, es ieraudzīšu kādā logas pogulī sevi slīdošu garām un pāri dienišķā dabai un atkārtotu bēgošu neiederīgu tās poguļi, ceļojot griežas ap asīm aizmugurē, ienonāk priekšā un pat saules ainas līd atpakaļ gaitā. Ļoti neskaidri. Samāksloti. Vienkārši pretīgs, neiedzīgs teksts. Normālam cilvēkam nesaprotams, tā tad jau iepriekš nolemts miskastē. Nevienu produktu nebūtu iespējams pārdot ar tādu vēstījumu, kas patiesībā izklausās tikai tukšs savārstījums. Es padomāšu. Nezinu. Varbūt. Normāli cilvēki vienmēr dara to, kas ir viņu pienākums. Brīnišķīga doma, šef, cik patiesā! Jūs zināt, ka esmu nevien mūsu uzņēmuma reklāmas šefs, bet arī Taisnīguma partijas pārstāvis. Jā. Protams, mēs zinām, jūs aizstāvat stingru pragmatisku līniju un stabilas konservatīvas vērtības. Viss tur ir kā dzelzs kastē. Jā, stabilitātei un stingrai konstrukcijai ir jābūt. Jā. Citādi nav skaidrs, no kā prasīt atbildību. Kā saka, mežā zvēr daudz, bet kad pārkosta rīkli nevainīgam upurim, tad sākam vainot iedomātus vilkačus un citas vēlnu būšanas. Bravo, šef! Jums ir izcila humora izjūta. Cik smieklīgi! Jā, patiesi! Turēsimies pie dzelzs kārtības. Jā, šoreiz es vēlētos reklamēt pats savus politiskos uzskatus un arī savu vārdu ierakstītu balsošanas biļeteņu sarakstā. Neslēpšu, jā, mani ir jāpazīst ikvienam vēlētājam, kad dosimies pie vēlēšanu urnām. Uz priekšu, uz jaunām uzvarām! Man sāk iepatikties šī reklāmas kampaņa. Alminums pieceļas un dodas prom. Uz kurienu, Alminum? Apspried vēl nav beigusies. Man trūkst elpas. Nu, lai taču viņš iet ratā ar saviem murgiem. Ar dievu, Rūta. Nesauc mani vārdā. Tu esi nodevis šefu, tu esi nodevis mūsu partijas reklāmas centienus. Tev te nav vietas. Man arī nebūs vārda, bet es būšu brīvs. Jā, murgo vien. Un lai tevi aprī, lai pārkož rīkli glumās haizivis uz tavā slīkstošā plostā. Piedod man. Nekad nepiedošu. Aksts. Totāls aksts.
Jo šī rīcība jau ir noziegums un patiešām vairs nav smieklīgi. Nespēlē šajā indīgajā spēlē. Es sacerēšu dievišķīgāko dziesmu jaunajam politiskajam taisnīguma laikmetam tuvojoties. Nu, nē, lūdzu. Labāk vācies un vairs nekad te nerādies. Alminums atkāpjoties dodas prom. Viņš ir atlaists! Man jau sen nepatika viņa vārds. Kaut kāds neīsts un tautiskai kopienai nepiederīgs. Ļoti labi. Atlaists no darba, tas nozīmē prom, mežā. Absolūti piekrītu. Absolūti, absolūti. To prasa laikmet gars. Būt tīriem, jā. Ķersimies pie lietas. Es esmu pilna entuziasma un gatava tūlīt mesties cīņā par labāku nākotni. Mana jaunā reklāmas dziesma būs šāda. Turieties pie stangas, turieties stingri pie pleca plecs. Lāčplēsis rīklis plēsīs, jo vēl nav pavisam vecs. Palīdz Dieviņ mums tramvajā nepakrist un visai konservatīvajai tautai neliec izsamist. Lai zina vietas pie stangas, kur turēsies brālis un māsa, un atvostas viscaur baltā partijas krāsa. Tīri nekas. Vēl jāpieslīpē, bet labi no reklāmas viedokļa. Jā. Atsaucis uz atmodas laiku dziesmām, vismaz to nosaukumiem ir pareizajā vietā. Jā, un tāda ir mūsu politika - būt saistītiem ar labākajiem no tautas brīvības cīņai atvēlētajiem laikiem. Jā, tās liks mūsu turpmākajiem vēlētājiem sarosīties un mesties nākotnes cīņā par mūsu partijas ievēlēšanu un sekojošajām gaitām varas labirintos. Te jums nebūs nekās tur plānprātīgos atcerētajām pasakām līdzīgais vilkaču mežiņš, kur slimiem prātiņiem izgaudoties. Nē, te ir naturāla, reālā īstenība. Jā. Bravo! Visu! Nekļūdīgi! Mērķī! Mums ir nekļūdīgi jāsaprot, kādai informācijai varam uzticēties. Jā. Patiesai! Ne tikai, arī vadošai. Jā, un mērķī precīzi tēmētai. Jā. Vientulības laiks. Mēnesnīca, meža biezoknis. Tajā klīst vilkatis Alminums. Tik tukšs man ir šis laiks. Es grimstu vientulībā. Tagad es skaidri zinu, ka purvs tā ir pati viena, nekas agrāk likās aicinošs mērķis, bet izrādījās viltus mājā. Iestikšana neīstajā. Laiks plešas ap mani, vai dzirdi purvs, dzirdi ilgstamība. Piezokni! Vēl vari ar mani sazināties bez meliem un vārdu nozīmes viltīgai pārtaisīšanai. Indīgās purva ogas, kas izskatās skaistas un garšīgas. Lūdzu, jūs laikam piederīgās un dzīvības nāves riteni ierautās būtnes, pazīstiet melus. Jūtiet, kad manipulātori izmanto jūsu patiesās alkas un klātās ar atmaskojumiem. Ilgstamība. Es jau kopienas mītu un agrāko laiku savstarpējās uzticēšanās kapsēta vai slīkstat viltus ziņu un sazvērestības teoriju purvos? Vārdi, kas pārnes tukšu informāciju, padara redzēto nedzīvu, dzirdēto mirušu, sajusto ieslēdz morga lādē. Surpu turpu klusu taustās iztēle, panir zem lakstiņiem glāsta dzels svainagus katrā sekojošajā melu hitparādē. Krustā liktas rokas uz krūtīm, lai noslēgtu asaru cietumu vārtus uz nakti. Man jaunības nebija, tikai okupācija, kura vēl tagad ēnas mētā pa kaktiem. Spoguli gluži kā zaudētu seju cenšos nolikt pret rudens rītiem, velti mēģināt paglabāt pusbeigtu, kā pabeigtu tukšuma uzrakstīto.
Rūta nāk kā taustoties, uzmanīgi, cenšas saprast, kur liek kāju, lai nepakristu kādā bedrē, lai neaizķertos aiz koka līkās saknes. Ej, ej, kāpēc tik tumšs? Kāpēc nekas vairs nav savā vietā? Es aizķēros. Tā bija sakne virzemē, vilkaču sakne. Te nav ceļu, tikai virzieni mežā. Palīdziet, man vajag pareizu virzienu, es gribu saprast. Mums jāmeklē. Kāpēc jāmeklē? Un kas tu tāds? Tā. Mēs taču esam pazīstami. Tagad skaidrs. Protams, klaidonis mežā skrējējs, aksts un nejēga. Kāpēc man tā neveicas? Kāpēc nevar būt tā kā ir prātīgi? Jā, man bērnībā arī bija svarīgi zināt tieši, kas ir kas. Kāpēc tikai bērnībā? Tā ir jābūt vienmēr. Nu, jābūt, bet lai būtu, ir jāmeklē. Kas jāmeklē? Kāpēc? Jo šeit ātri viss mainās. Nē, mēs tikai esam apmaldījušies. Vajag kartes, vajag virziena rādītājus ar nosaukumiem, laikus, kad doties uz noteiktu mērķi. Nu, šeit biezoknī būs grūti atrast plakātiskas norādes. Bet vajag, visur vajag gaismas tablo. Nu, piedod, Rūta. Es tikai gribēju tev teikt. Nav īstais laiks. Nē. Pirms brīža vēl varēju to viegli pateikt. Bet pēc tās eksplozijas tā vairs nav jāmeklē cita izteiksme svarīgajam. Kāda izteiksme? Skaņa, ģitāras spēle. Jā, arī ģitāra. Un kur tad tā ir pazudusi? Varbūt tā bija indīga. Kas, ģitāra? Es nezinu, pazudusi. Nu vienmēr tev viss pazūd. Jā, tāpēc jau arī jāmeklē. Jāmeklē. Tu nekad neko nezini, tāpēc arī neko nesasniegsi. Kas tad man jāsasniedz? Izeja. Jā, varbūt tā ir. Jo vilkatis es nevēlos būt. Es sapratu, tas ir bijis simbols ļaunajam. Tagad viss ir mainījies. Labiņais esi, vai? Nē, tā nav. Bet neesmu arī tas sliktais, kam uzgrūst vainu. Tad nepatīk, ka cilvēki nosoda. Es jau viņiem esmu vienaldzīgs. Viņiem vajag tikai mērķi, ko daudzīt ar mietiem, lai izlādētu savas dusmas. Nepatīk būt tam, ko nosoda. Tad iekļaujies kopienā. Domā, ko visiem kopīgi vajag. Es meklēju, jo viss mainās, viss sabrūk, plaisā un grūst. Vienmēr jāsako jauniem pēc eksplozijas. Atkal muļķības. Jābūt praktiskam. Jāaudzē, jāsakārto un jābūvē. Zinu. Un kad tu vienreiz izbeigsi šīs nevienam nederīgās maldīšanās un prātošanas muļķības? Ja es piekristu visam jau gatavajam, kam neticu,
Man atkal uzmāk tos bailes no nākotnes un vajadzētu kost, plosīt. Kāpēc? Es nevaru piekrist laika apstādināšanai tur, kur viss šķiet lakātiski. Schēmai atbilstoši un kaut kā uzspiesti pareizi. Tā visi dzīvo. Viņi dzīvo konstrukcijā, es mežā. Atkal viss no gala. Paka čipsu brokastīs, pusdienās, vakariņās. Tūlīt izbeidz. Nāc pie prāta. Esi taču reiz saprātīgs. Nāc līdzi. Kur mēs ejam? Pasaulē. Visplašākajā nozīmē. Pacelšanās un nolaišanās laiks. Lidosta. Skan informācija dažādās valodās. Tiek saukti laika datumi un pulksteņa rādījumi. Tablo mainās izlidojuma paziņojumi. Rūta pavada politiķi šefu. Viņš iet pa priekšu. Alminums nes lielus partijas reklāmas saukļiem aplīmētus čemodānus. Piemēram, reklāmā būsim godīgi pret savām vajadzībām. Tā, kur pie velna šajā lidostā ir skaidrs norādes un centrālās Āzijas lidmašīnu? Mēs nedrīkstam nokavēt Himalaju sanāksmi, kurā piedalīsies visas pasaules biznesa pārstāvji. Neuztraucieties, šef, mēs noteikti paspēsim laikā. Tas ir jūsu pienākums uztraukties. Piekrītu, es savu darbu daru apzinīgi. Mans uzdevums ir noteikt prioritātes. Tā, šobrīd tas ir laiks. Mums precīzi laikā jāpagūst uz lidmašīnu. Tātad saprotiet, ko nozīmē precīzi. Tas nozīmē ne ātrāk un ne vēlāk. Mēs atbraucām uz lidostu 2 stundas agrāk, šef. Tas vēl nav viss. Ir vesela virkne pienākumu, kas jāizpilda. Tātad biļešu kontrole, bagāžas pārbaudes, pareizās izejas noteikšana. Saprotu. Nesiet šefa valstiskās nozīmes čemodānus akurātāk. Tie ir ārkārtīgi svarīgi. Es nesu. Nav par smagu? Nē. Tad labi. Paldies, ka rūpējieties. Tas ir mans pienākums. Tā. Vai čemodāni kārtībā? Viss labākajā kārtībā, šef. Tikko pārbaudīju. Pārbaudiet biežāk. Es to daru ik pēc 600 soļiem. Tas ir 10 minūtēm, jo katrs solis veikts sekundes laikā. Vai vēl biežāk? Pilnīgi noteikti. Biežāk kontrolējiet savu gaitu. Čemodānus ir jānes mākslinieciski skaidri. Tieši vienā no čemodāniem ir dāvana Centrālās Āzijas imperatoram. Tā, protams, ģitāra. Apzeltīta. Mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar šādu vērtīgu mantu. Bez šaubām. No tā atkarīga mūsu biznesa nākotne. Mēs tirgosim mežus, cirtīsim kokus un pārsūcīsim Centrālās Āzijas valstīm. Pretī saņemsim krietnu summu atlīdzības. Jūs esat ideāls saimnieks. Protams, pārunām vēl jānotiek. Alminums noliek čemodānus. Es negribu, ka izcērt visus mežus. Kas tas? Tu zaļais kāds esi? Ko? Nezinu, kā mani saukt, bet es gribu, lai saglabājas meži. Neklausieties tajā ākstā. Viņš agrāk izlikās par vilkati, skrēja pa mežiem un gaudoja mēnesnīcā. Pilnīgs idiots. Tāpēc arī citu neko dzīvē neēdz kā stiept čemodānus. Kāpēc stāvam? Aiziet! Veiklāk, pacel čemodānu. Turpinām ceļu. Tikko lidostā jau paziņoja mūsu lidojuma reģistrācijas sākšanos. Negribu.
Tā ir nelietība izcirst mežu, nosusināt purvus. Kam tev purvs? Tā ir slīkšņa. Tas ir kaitīgs izgarojuma dēļ un tāpēc organismam nepanesams. Indīgs. Tas ir dabisks. Saku pēdējo reizi pacel čemodānus. Nepiespied mani. Es negribu dzīvot mūžīgā verdzībā pat tad, ja man nav naudas un jāiztiek ar čipsiem. Bet man ir jāveic savi darba pienākumi. Šefs negaidīs, kamēr beigsies tavas kaprīzes. Nu? Nē, iesim atpakaļ, lai viņš pats stiepj savu nastu. Smieklīgi, vai ne? Tev liekas, ka tas ir kaut kas superkomisks. Kaut kas tāds, ka jākrīt un jāzviedz pilnā balsī, kā aiztirinot gaisā. Kāpēc mēs smejamies, ja viss ir briesmīgi? Laikam bezcerības dēļ, jo nezinām risinājumu. Piedod, bet es nevaru palikt. Tu esi paštaisns riebeklis, ja pamet mani ar tādu kravu. Nu, es negribētu, bet es nezinu, ko darīt. Dosimies tālāk. Tā. Biznesa pienākumi sauc. Laiks negaida. Es eju, šef. Kaut vai man muguru pārlūzīs. Es stiepšu šos čemodānus nākotnes vārdā. Es nesīšu nastu līdz galam. Alminums dodas atpakaļ. Rūta velk čemodānus un seko šefam virzienā uz pretējo pusi. Pagātnei piesaistītais laiks. Muzejs, kurā strādā darbiniece Rūta. Tagad Alminums stāv kā eksponāts muzeja zālē. Ienāk šefs, kurš tagad ir prezidents. Esiet sveicināts muzejā. Mēs jūs jau gaidījām, prezidenta kungs. Sveicināti! Te ir jauka atmosfēra. Mēs cenšamies. Bet ar to vēl ir par maz. Es saprotu, kungs, darīsim, ko varēsim. Pierakstiet sekojošus ieteikumus. Katrā ziņā paldies par atvēlētajām zināšanām. Vajag paust notikumus precīzi, kā bijis realitātē. To mēs darām, kungs. Esiet tik laba, nepārtrauciet, vēl neesmu beidzis. Jā, es atvainojos. Mūs neinteresē nekādas poētiskas līdzības, tikai simboliem taustoties pagājušajā. Vajadzīgs skaidrs vēstījums un fakti. Pierakstiet! Es pierakstu fakti. Ikvienam apmeklētājam ir pilnībā jānotic muzejā notiekošajam, tāpēc vēstures apraksts jāveido ideālā atbilstībā. Pierakstiet! Ļoti skaidri. Nevajag maiņticību, vajag ciešu saikni ar reālo. Vieni mētājas ar mistiskiem apgalvojumiem, citi ar rēgainiem noliegumiem. Beigās nekur netiekam. Tukša maiņticība. Ir vajadzīgs dzīves simbols. Pierakstiet. Ļoti. Es teiktu perfekti saprotami. Laiks – tā ir kārtība, bet kārtība ir vara. Cik gudri. Paldies, prezidenta kungs. Nav par ko. Mūsu uzdevums ir atdzīvināt snaudošos prātus un pievērst viņus valstiskuma izpratnei. Ik viens ir dzimis kopībā, un viņa pienākums būt kopīgas veidotājam ar savu klātbūtni tajā. Pierakstiet. Neapšaubāmi. Kas ir šis eksponāts? Krusts mežā? Nē, patiesībā tas ir Vilkatis Alminums, pagātnes personāžs. Sava laika būtības izteicējs. Varbūt Nekādus var būt. Jābūt stabili un pareizi. Tautai vajag varoni. Pierakstiet. Saprotu, kungs. Turklāt nevis kaut kādu tikai varoni ar mazo burtu, bet varoni. Tādu, kuram ir nevis mērķītis, bet īsts, apjomīgs, es teiktu, pasauli plašs mērķis. Vai skaidrs?
Absolūti skaidrs. Pasaule plašs. Tā. Vara, tas ir konstruktīvs spēks. Ir nepieciešams precīzs un nepārprotams vēstījums ar stingri iezīmētu tautisku nokrāsu. Pierakstiet. Mēs pa svētkiem šajā muzeja zālē atskaņojam himnu. Labi, bet pamaz. Piemēram, kā sauc šo vilkati? Viņa vārds ir Alminūms. Nu redziet, trūkst nacionāla piesitiena. Nacionāla piesitiena. Kā būtu, ja šis Alminūms sauktos tautiskāk? Alma, teiksim. Nē, tas neder, dzimumos nejauksim. Tad varbūt Nūms? Arī neder, jo galīgi nesaskanēt kopā ar nacionāli virzītu tautas dziesmu kokles pavadījumā. Varbūt pārkārtosim burtus, šo to atmetīsim un iegūsim laimums vai vienkārši laimis? Cik daļi skan? Laimis, laimis. Vienkārši ideāli. Vilkatis laimis, manuprāt, atbilstoši laikmeta garam. Pierakstam. Noteikti, noteikti. Tas ir izcili atbilstoši. Mēs šovakar pat nomainīsim izkārtni pie šī eksponāta. Vai drīkstam pieminēt pētījumā, ka ir iesaisties pats prezidents? Jā, tas varētu noderēt tautas gara stiprināšanai, jo nācija vienmēr prasīs skaidrojumu, vienkāršu un saprotamu. Pierakstiet. Bija tā vai citādi? Jūsu pētnieki, es atvainojos, reizēm pārāk ilgi čamājas. Kas viņam tur fonā? Tas ir purvs, vilkača mājvieta. Padomāsim. Kas ir purvs? Svētnīca vai elles priekškambaris? Es nezinu, te varētu pakonsultēties ar vēstures zinātniekiem, ar akadēmiķiem. Jā, noteikti. Citādi nav skaidrs, kāpēc tās viņa rokas uz puro fona izskatās pēc krusta. Tikai tādi nolādēti fraktāļi. Galīgi bezjēgā. Par fraktāļiem noteikti pieraksti. Tas man patika. Patika par fraktāļiem. Jā. Mēs nepadosimies. Nekad. Darētu to visu vēl kaut kā mākslinieciskāk. Saproti, tā lai paņem emocijas. Ziniet, to atrisina paša šī eksponāta izpausts dzejisks vēstījums. Kāds tieši? Lūk. Fonā ieskanas ģitāra. Alminūms sakustas un sāk pusdziedoši vēstīt. Laika zaudētājs klaidonis veras gurdeno viedokļu drupās, agrāk neslēptā iedomu ciklā, mest ugunīgu sapļus sekotājiem un ložņāt ap piedestāliem, kas mainījies tagad, kam būtu jāmirst, kas turpinātos, kur jēga sāktos. Viss samākslotais zudīs tik tiešām, cik jauka kļūst diena, ja ievērpjas atvaras traumēs caur mirkļiem, nekad tajos neatkārtojoties, un prātam vien veidojot simbolu virknes, kad apzinies sevi zaudējušu, vairs nevajag kārot pēc zvaigžņotā stāvokļa, virzienus rastēt, lai čipsi birst arēnā varas, džinkstoņas lauva sauc, tušu maestro un krātiņus parādē, šodien apmācies zaudējumā līdz apvāršņiem mainīgajiem, tā simbolam cerīga stunda, plešas ik sekundi un ik mirkli. Ļoti nepareizs teksts, vēl nesaprotamāks nekā iepriekš. Kādi reālajam prātam cirki un arēnā čipsi? Vai to mēs gaidām no pravieša vēstījuma, kam ticēt un sekot mūžībā? Jā, tas tiesa. Nekādu zaudētāju. Varonim ir jābūt mirdzošam, aicinošam sekot un ticēt viņam. Pierakstam.
Man bija tādas aizdomas, bet eksponātu uzstādīšanas laikā kaut kā tā sanāca, ka likās ticams Vilkača vēstījums. Viņš tāds ir klīst, jūtas atstumts un tādā garā. Lai viņš klīst, jūtas atstumts un perverss citos apstākļos, bet ne muzejā, kas patiesībā ir skatuve. Tā prasa lāzera spēka iedarbību uz tautisko skatītāju un parasto klausītāju. Pierakstam. Pierakstu. Lāzera spēku no skatuves. Tā, šodienai pietiks. Esiet radošāka, cienītā. Neļaujieties pesimismam, jo tā jau var nonākt līdz sociālai depresijai. Centīšos. Rīt aplūkosim pārējos eksponātus. Pierakstam. Pie mums brauc Eiropas Savienības pārstāvis. Mēs nedrīkstam izlikties vārgi un gaudani sevis attēlojumā. Vārgi un gaudani. Pasvītrojiet, nedrīkstam. Es divkārši pasvītroju, nedrīkstam. Lepnumu, gara spēku. Tad arī Eiropa mūs sadzirdēs un palīdzēs gan ekonomiski, gan ar finanšu līdzekļiem. Mēs panāksim izaugsmi jebkurā jomā. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos, prezidenta kungs! Cilvēku saskaršanās laiks. Turpat Alminums nokāpj no postamenta, apsēžas zemē, Rūta brīdi vilcinās, tad noslīd viņam blakus. Ak, šī varas kontrole, roka notirpa visu pierakstot. Tas nebeigsies nekad. Bet es viņu nevainoju. Prezidents patiešām tic savai izredzētā misijai. Kādreiz viņš esot bijis parasts ģitārists. Cilvēks. Kā mēs visi, kamēr neesam iestumti kādā sabiedriskā skapja stāvā. Tā ir iekārtota pasaule. Kāds ir vadonis, pārējie pietuvinās un seko. Ko tu dari? Lūdzu, atstāj to mierā. Kāpēc? Sociālie tīkli ir pilni indes. Visi tikai dalās ar savām nebūšanām, ar bailēm no nākotnes, ar izmisumu, ka nespēj saprasties. Tā ir inde. Sociālie tīkli ir pilni indes. Ikdienas skatieni pūlī arī ir pilni indes. Cilvēku lāsti vienam pret otru un neviena apstiprinoša. Tikai par retam pavīd kāds līdzjūtības žests. Atskan iPhone signāls. Tas skan kā lidmašīnas avārijā. Svilpiens, tad kritiena troksnis un eksplozija. Tas ir tavs zvans? Never to vaļā. Tur arī ir rinda. No turienes raugās apokalipse. Jā, vai nu visādas muļķības, vai arī sliktāk nekad nav bijis vaimanāšana, kā parasti. Zini, es iedomājos, varbūt paliksim šovakar kopā, klusumā. Mežā neskriesi, purvā nelēksi. Nē, ne šovakar. Esmu sajūtis, izmisis. Tik savādi. Vienkārši ienāca prātā, ka pasaulē ir daudz vētrainu parādību, pret kurām ar plakātiem neko nevar panākt. Varbūt tas ir tikai attaisnojums bezdarbībai. Padošanās vienmēr ir skumja. Vai arī smieklīga. Zini, es arī sāktu justies izmisusi aiz smiekliem. Jā, piekrītu. Bieži jūtos smieklīgs pats sev. Nu tad smiesimies, kurš skaļāk.
Bez iemesla. Jo, jo padoties un gaudot nav nekādas jēgas. Paņemt šķiet prātīgāk. Varbūt tieši otrādi - psihāk. Man ir sajūta, ka esam jau pamatīgi izspēlējušies pēdējā laikā. Varam padarīt šo vakaru vēl mazliet tādu īpašāku. Ar kādu dzērienu? Vai varbūt vēl jāiet kulinārijā, jānopērk pārīgi kartupeļi. Vistu kājas, arī jau ceptas. Varbūt kādu mērci. Es teiktu diļu. Varbūt kečupu. Arī nav slikti. Nē, lai paliek baltā mērce diļu. Tad es saku, jā, paliksim kopā. Citiem vārdiem, kāpēc ne? Vakarā paskatīsimies teļuku. Jā, cik forša ideja. Man citādu nemaz nav. Būšot filmiņi par apokalipsi. Tas man patīk. Es dievinu pasaules gala kino. Sevišķi, ja paši arī jūtamies tajā ierauti. Atkal jau laiks smiekliem. Un piedod man. Zini? Par ko tad? Es agrāk biju iedomājusies, ka esam ārprātīgi atšķirīgi. Ka citādi kā svešinieki nemaz nevaram būt. Es arī kaut ko tam līdzīgi. Bet tad padomāju, citādi jau nemaz nevar būt. Esam taču dzimuši katrs saviem senčiem, katrs ar savu gēnu mantojumu. Ne tikai. Katram ir bijušas savas audzināšanas, katram savi skolotāji. Un visu redzam pa savam un izturamies ne tā. Kā mani besīja tava čipsu iztikšana līdz izmisumam. Katram sava pieredze. Līdz saskaramies. Viņi apskaujas, lāsta viens otru. Turpmāk līdz skata beigām skūpstās ik pēc frāzes, vai pat biežāk. Un jūtas, kas iegūstamas. Vai mēs par to jau agrāk neesam runājuši? Varbūt to var atkārtot katru dienu. Nakti. Nepārtraukti, ik mirkli. Cilvēks cilvēkam noslēpums. Cilvēks cilvēkam vilkatis. Neviens no mums nepaliek nemainīgs. Vai novecojot. Kaut vai saprotot to, ko neesam apjēguši iepriekš. Cilvēks cilvēkam apokalipsi. Cilvēks ir sevis noslēpums. Viņš ir sevis zvaigžņotā debesis. Piekrastes robotais, neregulārām robežām veidotais fraktālis. Iekšējais. Un ārējais visums. Bet mēs saprotam, kas mūs gaida, un arī mēs gaidām, jo varam būt droši. Un ja tīši vai pat nejauši saskaramies, ja noglāstam, pat tikai uzlūkojam, cilvēks ar cilvēku pārvēršas par cilvēku. Tiešām. Vai arī sociālajos tīklos? Tieši tajos, kur tavs profils vilkatis. Biju jau aizmirsis. Tad ieslēdz un paskaties. Paklausies, kas skan.
Uzliesmo ekrāni. Skan viedtāruņiem pieslēgšanās signāli. Nāk ģitārists un, kā iepriekš, autostāvvietā spēlē trinkšķus. Dzīves kā mēra laikā, ja vēlaties internetā. Uz ekrāna fonā svētku raķešu eksplozijas. Ģitāra ieskanas sakārtotām melodijām. Fonā izmisuma nakts. Klātbūtnē pārspīlētās farsa izklaides, jo kaisles dzīrēs vairs nav nekā nopietna. Mēs pavisam bijām treji, Elis laukā pārjājēji, katram rokā paka čipso, fona skan apokalipso, vai nav pietiekami labs, vidū vienmēr iespraust taps. Ne tu esi sviests, ne gaļa, kāda tev gara valsti daļa, visi korī bļausim skaļi, bitīt matos traļi vaļi. Saka pirmais, jātnieks dzelžots, dziedāsim šo dziesmu elšot, prom no kapakmeni velšot, kaut ar liftu augšā celšot. Hei, vai kāds nočatot slepenu ziņu, kad tu vēlreiz pie lūpām tam lipsi? Vai uz baļuku iesi ar viņu visiem zināmo apokalipsi? Mēs pavisam bijām treji, Elis laukā pārjājēji, katram rokā paka čipso, solo skan apokalipso, vai nav pietiekami labs, vidū iespraust vienmēr staps. Tad mēs paši, karuselī lēksim braši. Otrs sauc par spožo migu, jātniece, kas rāda figu, parūkas spīd zilganīga, hei, prācot elpā lētā šmiga, hei. Vai tā nočatos slepenu ziņu, kad tu vēl reizi pie upes tai lipsi, kad tu čilosi pārī ar viņu, visiem zināmo apokalipsi. Mēs pavisam bijām treji, Elis laukā pārjājēji, katram rokā paka čipso, solo skan apokalipso, vai nav pietiekami labs, vidu vienmēr iespraust taps, švaki esat čiksas čaļi, lai jums ģimji rādā zaļi, visi kori bļausim skaļi, bet izmatos traļi vaļi. Bija pļāku jūlis, mūd viens pats kā vesels pūlis, jātiek kapšim vaļā ķūlis un uz pirtiem sarkans mūlis. Vai man nočatot slepenu ziņu, kad tu vēlreiz pie lūpas palūpi, es uz randiņu jāšu ar viņu visiem zināmo apokalipsi. Kā lai dzīvi to satīru, jau nopirku velošo ģitāru, tā raukā nelabais man skan, to apokalipso spēlē man, riņķi aps, nu pietiks, saka staps.